sakārtot ikdienu, sakārtot sadzīvi, sakārtot lietas, kas ir svarīgas. Galvenais uzdevums, ko vērts fokusēties mežāžiem jūlija mēnesī 25. gadā. Tas attiecās arī uz iekšējās pasaules sakārtošanu, uz vērtību, pārskatīšanu. Apspriest ar sevi, kādus principus, iespējams, no kādiem ir vērts atkāpties, atmest viņus un ielaist jaunas iespējas. Līdz ar to paskatīties uz dažādām lietām pavisam citādāk. Daļai no jums apstākļi sakārtosies tā, ka, ja paši neiesiet šajā sevis sakārtošanā, apkārtējo lietu sakārtošanā, tas ir arī gan attiecības, gan praktiskas lietas, gan finanses, gan kaut kas sen neizdarīts, nesaremontēts, nenokārtots. Tad apstākļi jūs vienkārši ieliks šajās situācijās. Noliks jūs vienkārši, kā saka, faktu priekšā, tagad ir tā, tagad būs tā, un, ja grib justies labi, dzīvot labi, tad ņem, ej un risini. Un šeit nevajadzētu baidīties vai domāt, ka tas ir kaut kas negatīvs vai slikts, tieši otrādi. Tas tiek iedots tāpēc, ka jūs varat, tāpēc, ka ir paredzēts kaut kas vēl labāks, vēl kaut kas vaigs un nebijis, piepildīts, jaudīgs. Tamdēļ tie, kas šo dzird un sajūt rezonanci, skatieties, ko varat sakārtot mājoklī, ģimenē, attiecībās, starp radījiem, draugiem, kaimiņiem, kaut kur varbūt sen kaut kas nenokārtots, kas visu laiku ir kā sarakstā, ar ko jāstiekās, kam jāpiezvana, kas jāizdara. Varbūt ir kaut kādas šķēršļu joslas, situācijas, principi, uzskati, kas attur no kaut kāda lēmuma pieņemšanas, no kaut kā jauna ielaišanas savā dzīvē. Tas ir īstais laiks papētīt sevī dziļāk, kāpēc ir tā, kāpēc jūs tik ļoti tā pie tā pieturaties un ko tas jums ir līdz šim iedevis un kas notikt, ja kaut kas tiktu pamainīts un paskatīties uz to kā uz potenciālu kaut ko jaunu un arī pavērot sajust sevi, ja jūs teiktu tev jā. Un, protams, jo prātam grūtāk šādas situācijas pieņemt, jo vairāk ir nepieciešams izglītoties. Tas nozīmē daudz ko lasīt, klausīties, pētīt, doties uz kādām individuālām konsultācijām, uz kādiem kursiem, ar kādu aprunāties, kurš jums šķiet ir pilnīgi pretējs jums, atšķirīgs uzskatos, domās, izvēlēs un savu dzīvi dzīvo un kārto visam citādāk nekā jums šķiet pieņemam. Un uztver to kā tādu izzināšanas projektu, iedvesmojušu projektu, kur jūs paskatieties, kādi vēl ir varianti, kādas vēl ir iespējas, kā vēl var virzīties uz priekšu, kā vēl var rīkoties, domāt, pieņemt lēmumus, izmantot iespējas, ko dzīves sniedz, un paņemt sev tajā brīdī atbilstošāko un kaut ko noglabāt vēlākam. Un pamēģināt, paskatīties, ja es pamēģināšu savādāk, un ja es vēl tā pamēģināšu, un ja es tā. Un šeit nebaidīties no mēģinājumiem, lai cik viņi bezgalīgi būtu, ja viss ir kā durvju atvēršanas paziņojumi visumam. Principā jūs paziņojat, ka jūs esat gatavi jaunām iespējām, jaunām enerģijas plūsmām, jauniem potenciāliem, jaunām attiecībām, jaunām finansēm, kas nu kuram ir tas svarīgākais, tas arī atnāks caur pašu darbošanos. Šeit būtiski saprast, ka bez pašu rīcības, sevis mainīšanas un pamēģināšanas var ilgi palikt tajā pozīcijā, kur esat, un pat
izsist tikt no tās ārā, kā jau tik teikt, ka apstākļi jūs ilgs. Un tad, ja jūs izvēlaties nevis kaut ko risināt, bet vainosiet apstākļus un vainosiet kaut ko vēl, vai izlemsiet iet upurī, tad jūsu dzīves kvalitāte var paskatināties tādā veidā parādot jums, ka kaut kas nav riktīgi, kaut kur kaut kas jāpārdomā, kaut kas nav ar lēmumiem un iespēju izmantošanu un sevis izzināšanu, savu attīstību, savu izaugsmi, gatavību pārmaiņām, kaut kas nav īsti izdevies vai paslīdējis garām, vai pietrūkst gribas spēka, vai slinkums piesties, vai bailes, un tad, nu, arī jāpastrādā, jāpastāsta, kas tas ir, un jācenšas sev palīdzēt to tikt galā. Un, ja nav iespējams tikt galā, tad vienkārši iztēloties, ka jums ir jānolec no tramplīna baseinā, un tur jūs zinat, kad jo ātrāk iesiet, ātrāk liksiet, vai kad jūs pirmoreiz dodaties peldēt sezonā, tur jūs arī zinat, ka jo ilgāk iesiet, jo grūtāk un bailīgāk un augstāk un nereālāk būs, ka jūs iesiet. Tas, protams, neatiecās uz tiem, kuri zina, kā iesildīties un izmanto dažādas metodas un ir pietiekoši gribspēks. Tas vairāk attiecās uz tiem, kuriem ir grūti izkustēties no esošās pozīcijas. Tad vienkārši ejiet, dariet, nedomājiet, neiedziļieties. Jo ātrāk iesiet un darīsiet, jo vieglāk būs. Kas attiecās uz finansēm, tad tieši šādi arī var atnākt finanses, kas attiecās uz attiecībām. Tieši šādi sev transformējot, tās arī var nokārtoties gan esošās, gan izveidoties jaunas. Kas attiecās uz kaut ko pavisam negaidīt, kādiem pārsteigumiem, kādām balvām, tad arī šīs būs īstais brīdis, īstais mēnesis, kad ko tādu sagaidīt, jo vairāk jūs ieguldīsiet, jo vairāk saņemsiet. Un ja ne šajā, tad turpmākos mēnešos noteikti sanāks kā kaut kas negaidīts, jo lielāks no jums ieguldījums sevī un sevi sakārtošanā, apkārtni sakārtošanā un visā, kas tika minēts sākumā, jo vairāk saņemsiet šos te apbalvojumus, jo lielākus. Tā tad jūs arī katrs varēsiet pēc tam izmērīt, cik daudz esat izdarījuši, tik daudz arī saņemsiet.